Šoreiz raidījumā vidzemniekam izdodas būs stāsts par dārzeņu audzēšanas un pārstrādes uzņēmumu Dimdiņu. Raidījums taps ar Hipotēku bankas atbalstu. Skatieties ceturtdien pēc vakara vēstījuma. Viņi ir starp mums. Viņiem ir mērķis. Viņi zina, kā to sasniegt. Viņi uzņemas atbildību. Mēs viņus atbalstām, jo mēs viņiem ticam. Valsts atbalsta programmu aizdevumi biznesa uzsācējiem, uzņēmējiem ar pieredzi un prasmīgiem lauksaimniekiem. Hipotēku banka. Mums ir svarīgi, lai jums izdodas. Šoreiz raidījumā vakar vēstis skatieties, lai izņemtu 50 latus, Valmierā pie Krājbankas bankomāta veidojas garas iedzīvotāju rindas. Strenčos tikai viens bankomāts, un tas pats Latvijas Krājbankas. Lai apgūtu plašākus ārvalstu tirgus, dārzeņu audzēšanas un pārstrādes uzņēmums Dimdiņi aktīvi iegūta līdzekļus savā attīstībā. Pēc vakara vēstījuma raidījums Autoplacis. Līdzīgi kā padomi gados pēc pārtikas precēm, šodien daudz cilvēku atkal bija spiesti stāvēt garās rindās, lai tiktu pie saviem iekrājumiem un ikdienas iztikas līdzekļiem. Latvijas Krājbankas klienti Valmierā jau pirms 8:00 pulcējās pie bankomātiem, lai izņemtu solītos 50 latus. Teicu, ka 9, to viņā būs 9. Esat laikam pirmais rindā, ja? Ja būs bankoļā, tad es iešu uz banku. Darīšanas banka arī. Lai gan sākotnēji tika solīts, ka bankomāti darba sāks 9:00, norādītajā laikā uz tiem joprojām bija redzama informācija, ka bankomāts nedarbojas. Tikai aptuveni pēc 15 minūtēm pirmais klients varēja izņemt savus 50 latus. Tomēr bankas ieejas durvis joprojām rotāja uzraksts, ka šodien banka ir slēgta. Вам только надо приходить завтра, когда мы будем открыты, тогда вы можете снять деньги. Сегодня не будет? Нет, сегодня нет. Сегодня только банкоматы. Lielākoties rindā stāvēja vecāka gada gājuma cilvēki, kas Krājbankas kontā saņēma pensiju. Ļaudis jutās apmuļķoti un piekrāpti. Protams, ka negribas jau zaudēt to, kas ir gadiem krāts, un tas ir vispār bēdīgi. Man bankā iekšā filiālē, tur nav bankomātā. Man pensija nav visi izņemta, un man visi ir uz bērēm uzkrājums. Bišķi, nav jau 1000, bet daži simtnieki. Un to jau arī žēl. Es nomirtu, ar ko tad man glabās? Man ir pensija, ko es nesen vispār pārskaitu. Es var nedomāt, man jāskaita. Nekustām īpašumu nodokļus, kā jūs domājat, tur taču man uzliks sodu naudu. Bez iztikas līdzekļiem Krājbankas dēļ palikuši arī strādājošiem, kā arī māmiņas ar bērniem. Cilvēki atzina, ka turpmāk daudz rūpīgāk izvēlēsies banku, kurai uzticēt savus iekrājumus. Šajā bankā man bija visa tekošā alga, ar kuru es rēķinājos izdzīvot līdz nākamajai algas dienai. Un būtībā, teikšu, kā ir, daži lati makā. Un algas diena vēl tālu. Būs vispār tagad turpmāk uzticība kādām bankām? Mēs runājām, smējām par to, ka vienīgais veids, kā tagad naudu krāt, ir zeķē. Būtībā, jo bija pārliecība, ka šī banka juku laikus turēs ilgi, bet rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Ļoti nepatīk. Nepatīkam visam bērna naudiņu, ko visu gadu krāju. Vienu dienu gribēju atnākt piekdienā un nedabūju. Arī pēc tam, kad no bankomāta bija iespējams izņemt naudu, rinda turpināja pieaugt, jo iekārta darbojās ļoti lēnām. Šāda situācija bija vērojama arī Pārgaujas pusē, kur pie bankomāta pulcējās aptuveni 50 cilvēki. Daudzi ļaudis pēc naudas saņemšanas devās uz valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, lai norādītu citas bankas kontu, uz kuru nākamajā mēnesī pārskaitīt pensijas un pabalstus. Cilvēki nāk ļoti aktīvi, nevarētu teikt, ka mums tās rindas ir tādas ļoti, ļoti garas, bet cilvēki ir nepārtraukti. Ir brīži, kad rindā ir 3 cilvēki, ir brīži, kad rindā ir 11 cilvēki. Telefons ir uzkarsts.
Lai pēc iespējas ātrāk apkalpotu visus klientus, šajās dienās aģentūra strādā 2 stundas ilgāk. Tās vadītāji norāda, ka Valmieras reģionā līdz šim Krājbankas kontā pensijas un pabalstus saņēma aptuveni 3000 iedzīvotāju. Jo ātrāk šie cilvēki aģentūrā vērsīsies ar iesniegumu, jo mazāk būs bažas, ka nākamajā mēnesī Krājbankas klienti paliks bez iztikas līdzekļiem. Šīs nedēļas laikā lūgums mūsu klientiem darīt zinām savu izvēli par kontu vai piegādu mājā pensijas saņēmējiem, kuriem pensijas tiek izmaksātas līdz 10. datumam. Tas jau attiecas uz decembra izmaksu. Un lūgums arī bezdarbnieku pabalstu saņēmējiem, kuriem izmaksas datums bija 25. un to jau var attiecināt uz novembra izmaksu. Un slimības pabalstu saņēmējiem, kuriem bija jāsaņem slimības pabalsts 27. novembrī, lūdzu pēc iespējas ātrāk darīt mums zinām savu izmēli, lai mēs varam veikt naudas pārskaitīšanu. Šobrīd mēs strādājam ārkārtas režīmā, mēs pieņemam iesniegumus visos saprātīgajos veidos. Var atnest kaimiņi, var atnest citi, var atsūtīt pa pastu. Mēs pieņemam pat iesniegumus, kas tiks atsūtīti elektroniski, kas nav apstiprināti ar drošu elektronisko parakstu, ko mēs parasti nedaram. Bet lūgums, ja cilvēks sūta mums elektroniski šos aizpildītos iesniegumus, tad pēc tam kaut kad mums atsūtīt pa pastu vai atgādāt oriģinālos. Jo jācenšas cilvēkiem palīdzēt. Liela rosība šodien bija vērojama arī citu banku filiālēs. Lai apkalpotu visus klientus, daļa banku šajās dienās ir pagarinājušas darba laiku. Jo, lai arī turpmāk saņemtu pabalstus un pensijas iedzīvotājiem, Valsts sociālajai apdrošināšanas aģentūrai adresētā iesniegumā ir jānorāda kādas citas kredītiestādes konts vai Latvijas bankas norēķina konts. Vienīgi pensionāri var izvēlēties pensiju saņemt savā dzīves vietā. Stundu pat pusotru rindā pēc 50 latiem. Tāda situācija šorīt bija Strenčos, jo pilsētā ir tikai viens bankomāts un tas pats Krājbankas. Es skatos, jūs laikam tas laimīgais cilvēks. Kāds laimīgais? Tikāt pie naudiņas. Te daudzi tiek pie naudiņas. Daudzi tiek. Tikai ne. Man palika vēl pensija, 50 izņēmu vēl palika, no 200 latiem vēl palika. Tikai viens bankomāts, jā. Jūs redzat, kas ir. Stāvam, bet faktiski vēl jau var teikt, ka cilvēki ir optimistiski. Mēs te, kā saka, stāvam bišķiņ pasaulstā, vai ne? Savā starpā komunicējam pa visu to situāciju, vai ne? Ko? Tas tikai pierāda, kāda mums ir situācija valstī. Vaiprāts jau liekas. Naudu nevar izņemt, skaidrs naudas nav. Man vajag gan aiziet nokārtot uz ambulanci, bija hepatīta poti, kas laikā jāizdara no laika līdz laikam, to es arī izdarīt nevaru. Nezinu, vienkārši vajag priekš pārtikas arī, teiksim, tāpat tās vajag nav naudas, skaidrs naudas. Un ar kārtu arī norēķināties veiklos nevar. Tagad ir pilnīgi izmisumā, ja mums paliek tur tā naudiņa, kas ir uzkrājusies, paliek iekšā, ko lai iesāk, ko lai dara. Strencēnieši arī atzīst. Galvenais jautājums jau šajā situācijā ir tas, vai tiešām valsts līmenī nav gūta mācība jau no iepriekšējām banku krīzēm. Rodas jautājums, kāpēc ir ka finanšu un kapitāla tirgus, tur tās valdes un viss tās uzraudzības. Priekš kam? Nav jau taču pirmā banka, kas var šitā aiziet pa burbuli. Mums vairāk interesē, kur var pazust 100 miljoni. Tas mums ir, kā tā var pazust? Vai tā mūsu valstī neviens nekontrolē neko? Un garajā rindā stāvot cilvēki pārunā arī citus mazpilsētas notikumus, un arī tie nav saistīti ar pozitīvu noskaņu. Tā pirms neilga laika te savu darbību beidz Ziemeļu naftai piedrošais benzīntanks. Arī tas bija tāds šokiņš, atbrauc, viss arestēts ir un banda apkārt. Un ar kaut kas ar bankām saistībā droši vien viņiem tur ir. Tuvākā vieta, kur benzīntanks, tad jābūt strikātu, ja pusiļā paliek, arī nav kur. Jāstāvs vienīgais no Strenčiem kāds ir, lai ved benzīnu. Savādāk, nav varianti vienkārši vispār. Nezinu, kas notiks tālāk. Pamazām viss kaut kas pazūd. Gan veikali pazūd. Vienā veikalā iepērcies, izvēles nav. Nezinu, kas te tagad uz priekšu mums būs. It kā skaitamies pilsēta, bet ar vien mazāk un mazāk sašaurinamies. Jābrauc ātrāk no tās Latvijas prom. Tāpat te nekāda gaisa nav. Jau visi mazbērni ir aizbraukuši. Viena pozitīva ziņa gan saistībā ar Krājbanku Strenčos ir. Pašvaldībai Krājbankas konts nav vienīgais, un tādēļ kritiska situācija tās darbībā neveidojas.
Pirmais kredīts līdz 150 latiem bez maksas. Atdod tik, cik aizņēmies. Aizņemties var mūsu mājaslapā vai Latvijas pastā. SMS Kredit LV. Līderis siltumsūkņu tirgu. Gaisa siltumsūkņi Mitsubishi Heavy. Mazas apkuras izmaksas, drošība, komforts, videi un veselībai draudzīgs apkuras risinājums jūsu mājoklim. Vairāk informācijas www.ozirs.lv vai pa tālruni 2866 3406. Uzzini pirmais. Lasi www.valmiera.lv. Jaunums – Stenders organiskā sejas kosmētika. Izmantojot mūsdienu tehnoloģiju, priekšrocības un ziemeļu dabas veltes, Stenders ir radījis dabīgu sejas kosmētiku, īpaši efektīvai ādas mitrināšanai. Kosmētikas iedarbību nodrošina hialuronskābu un ābolu sēklu ekstrakts. Valletas klienta kartes īpašnieki novembrī pērkot 3 burbuļbumbas saņem 20% atlaidi. Pērkot ēterisko eļu kokteili, dāvanā saņem keramikas sapņu pogu telpu aromatizēšanai. Svinēsim kopā! Tirdzniecības centra Valleta dzimšanas dienā 26. novembrī Stenders dāvā tev 25% atlaidi visai ķermeņa kosmētikai. Un jau pavisam drīz maigu roku pieskārienam Stenders jaunums – dzērveņu un rožu roku krēmi. Oriģinālas spēles, lelles, vilcieni, kluči, puzles. Tās ir attīstošās rotaļlietas bērniem veikalā Lelle, tirdzniecības centrā Valleta. Ziemassvētku dāvanas gādā laicīgi. Tikai no 21. līdz 27. novembrim visām precēm 15% atlaide, bet no 28. novembra līdz 4. decembrim 10% atlaide. Salavecīt neguli, veikali Lelle, tās ir rotaļlietas ar vērtību. Latvijas Krājbankas problēmas ietekmējušas arī Gulbenes novada pašvaldību. Latvijas Krājbankā Gulbenes novada domē bloķēti 54 000 latu, bet 99 000 pazuduši. 17. novembrī pašvaldība veikusi naudas pārskaitījumu no Krājbankas konta uz SEB bankas kontu 99 000 latu apmērā, bet līdz šim brīdim nauda kontā nav ienākusi. Darījums šajā datumā no Krājbankas puses tika akceptēts, ko apstiprina elektroniskais dokuments. Gulbenei Krājbankā ir lielākais norēķinu konts. Saistībā ar Krājbankas darbības apturēšanu bloķēt arī visi Jaunpiebalgas novada pašvaldības līdzekļi – aptuveni 200 000 latu. Nauda bija paredzēta pabalstiem un algām, arī ceļu uzturēšanai ziemā un citām ikdienas vajadzībām. Pašvaldība valsts kasē ņems ārkārtas aizņēmumu 70 000 latu. Novada domas deputāti šādu lēmumu pieņēmuši, jo citkārt pašvaldībai vispār vairs nav naudas. Pašvaldība atvērusi kontus citās bankās, kuros sāk parādīties jau pirmie maksājumi. Valsts policijas Valmieras iecirkņa policija meklē un noskaidro attālā redzamā 91. gadā dzimušā Kristapa Eglīša atrašanās vietu. Vīrieša pazīmes, mati īsi, augums 1,90 m, vidējas miesas būves. Persona ir bez noteiktas dzīvesvietas, kā īslaicīgas apmešanās vietas izmanto neapdzīvotas un pamestas mājas. Varētu uzturēties Ēvelē, Valkā, Valmierā, Rīgā. Policija ir pamats uzskatīt, ka vīrietis, kas jau iepriekš bijis policijas redzeslokā un kuram tiesa par vairākiem iepriekš izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem piemēroja soda mēru, kas saistīts ar nosacītu brīvības atņemšanu, turpina noziedzīgās darbības un tiek turēts aizdomās par vairāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, zādzības ar iekļūšanu, mantas, tīša iznīcināšana un bojāšana īpaši bīstamā veidā un citi noziedzīgi nodarījumi, ne tikai Valmieras iecirkņa teritorijā. Ja kādam ir informācija par Kristapa Eglīša atrašanās vietu, policija lūdz ziņot, vēršoties tuvākajā policijas pārvaldē vai zvanīt uz ekrānā norādītiem tālruņa numuriem. Mūsdienās ikvienam, labi pārdomātam un pamatotam uzņēmumam ir iespēja augt Latvijas un arī ārzemju tirgū. Ar Hipotēku bankas valsts atbalsta programmām daudz mērķtiecīgi uzņēmēji ir guvuši atbalstu savu biznesa attīstībai. Arī Latvijā labzināmais dārzeņu audzēšanas un pārstrādes uzņēmums Dimdiņi ir patstāvīgs Hipotēku bankas klients. Dimdiņi pie Hipotēku bankas vērsās 2003. gadā, lai saņemtu aizdevumu biznesa uzsākšanai. Laikam ejot, uzņēmums ar banku ir sadarbojies vairāk kārt un ir strauji attīstījies. Īpašnieks atzīst, ka Hipotēku bankas aizdevumi ir liels atbalsts uzņēmumu attīstībai.
Tas, ka finanšu līdzekļi ir pieejami un kad ar viņu palīdzību var realizēt jaunus projektus, tas nozīmē, ka šajā brīdī paņemot naudu, saredzot, teiksim, to uzdevumu vai savu mērķu vīziju, ko mēs esam ieplānojuši kādam tuvākam attīstības periodam, tad mēs jau tas nozīmē, ka, teiksim, pašiem tādas naudas nav. Tas nozīmē, ka realizējot šodien projektu, mēs pārceļamies kādus 5 gadus uz priekšu, ko varbūt tās 5 gadus mums vajadzētu krāt šo naudu, lai mēs realizētu, teiksim, kādu no pasākumiem. Bankas līdzekļi ir ļoti nozīmīgi. Protams, ka vienmēr ir jārēķina, lai mēs arī būtu spējīgi viņus atdot korekti atpakaļ. Katru gadu uzņēmums izmanto kādu no Hipotēku bankas piedāvātajām atbalsta programmām. Šobrīd Dimdiņi saņēmuši finansējumu MVU izaugsmes aizdevuma programmas ietveros. Ar tās palīdzību uzņēmums uzcēlis lielāku kāpostu noliktavu, kurā var uzglabāt 700 tonnas svaigus kāpostus. Dimdiņos nepārtraukti tiek domāts par izaugsmi un iekārtu modernizēšanu, lai optimizētu ražošanu un atvieglotu strādnieku darbu. Katram, protams, kad jāskatās ir no saviem mērķiem, savām vīzijām, saviem uzstādījumiem, bet, protams, ka, ja tā ir sadarbība, teiksim, ar kādu no bankām, tad es nevarētu teikt, ka ar Hipotēku banku nesadarbojaties. Sadarbojieties un meklējiet risinājumus, un Hipotēku banka noteikti ir spējīga piedāvāt arī ļoti labus nosacījumus. Protams, ka tirgus ir tirgus, bet Hipotēku banka ir viens no, teiksim, spēlētājiem, kas ir gatava izsniegt naudu, un teiksim, līdz šim mūsu sadarbība bija ļoti laba. Pirmais, jebkurā gadījumā, jo visa šī apraksti, vismaz minimālā pieejamība ir mūsu hipotēku mājaslapā hipo.lv. Visas šīs programmas īsi ir aprakstītas, bet es jebkuru aicinu, un tāpēc ir kredītdarbinieki pieejami filiālēs, norēķinu grupās, kur pirmā saruna, pirmais ir vienmēr uzņēmējs izstāsta savu plānu, mēs atkal izstāstām, kurai programmai viņi varētu būt atbilstīgi, un varbūt kāds ir izdomājis, kad viņš gribētu to programmu, bet tad arī kredītdarbinieks izstāsta, kad varētu būt arī šī te un uzņēmēji kopīgi, jo tikai kopīgi to var izdarīt, un jebkuram tas nemaksā neko, konsultācijas nemaksā neko. Hipotēku banka veicina ekonomisko aktivitāti, atbalstot gan mazos un lielos uzņēmumus, gan lauksaimniekus, kā arī biznesa uzsācējus. Un katrs projekts tiek izvērtēts individuāli, lai piedāvātu piemērotāko atbalsta programmu. Atved pie mums savu draugu un lieto Telia Latvija internetu 1 mēnesi bez maksas. Jo vairāk draugu piesaistīsi, jo ilgāk varēsi lietot internetu bez maksas. Sava drauga kontaktinformāciju sūti mums uz e-pastu vidzeme@telia.lv vai informē mūs pa tālruni. Informācija par akciju arī mājaslapā www.telia.lv. Katram ir vajadzīgs kāds, uz ko paļauties. Iespējams, tieši tāpēc 4 no 5 klientiem mūsu pakalpojumus izmanto atkārtoti. SMS Kredit LV. Līderis siltumsūkņu tirgu. Gaisa siltumsūkņi Mitsubishi Heavy. Mazas apkuras izmaksas, drošība, komforts, videi un veselībai draudzīgs apkuras risinājums jūsu mājoklim. Vairāk informācijas www.ozirs.lv vai pa tālruni 2866 3406. Uzzini pirmais! Lasi www.valmiera.lv. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs, Baltic Forest, esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem, piedāvājot labāko cenu un izdevīgākos noteikumus. Baltic Forest iepērk cirsmas un mežus īpašumā, krautuves un kravas pie ceļa, papīrmalku, malku, zāģbaļķu Salacgrīvas ostā un Masalacā. Zvani 265 55 924. Pensionāru dienas centrā atvasara 4. 24. novembrī 10:00 Zolītes spēle, 11:00 vingrošanas grupa.
Piektdien, 25. novembrī 14. vācu valodas kursi, 16. klūdziņu pinēju kursi. Jau šo sestdien, 26. novembrī, Vidzemes Olimpiskajā centrā uzstāsies grupa Instrumenti, kas pierādījusi sevi kā vienu no kvalitatīvākajiem un progresīvākajiem mūzikas projektiem Latvijā. Instrumenti ir lepni ar savu grandiozo šovu pirmo reizi uzstāties tieši Valmierā. Biļetes Biļešu paradīzes mājaslapā, Valmieras drāmas teātrī un Valmieras kultūras centrā. Tuvojoties koncertam, biļešu cenas palielināsies. Valmieras kultūras centrā 26. novembrī 17. otrā kokļu mūzikas festivāla Gaismas ceļā atklāšanas koncerts. Ieeja bez maksas. Pirmais kredīts līdz 150 latiem bez maksas. Atdod tik, cik aizņēmies. Aizņemties var mūsu mājaslapā vai Latvijas pastā. SMS Kredit LV. Nākamajā diennaktī Vidzemē mākoņu daudzums būs mainīgs. Naktī sinoptiķi būtiskas nokrišņus nesola un debesis brīžiem skaidrosies. Savukārt dienā pietuvosies jauna mākoņu zona un tādēļ sagaidāms lietus. Pūtīs dienvidrietumu virziena vējš ar ātrumu 6 līdz 10 metri sekundē. Jūras piekrastē brāzmās līdz pat 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī gaidāma no 0 līdz +4 grādiem. Savukārt dienā gaisa temperatūra solās būt no +3 līdz +7 grādiem. Laika ziņas tapušas sadarbībā ar SMS Kredīt.